Paldies! Labrīt, visi godātie klātesošie, gan tie, kas sēž zālē, gan tie, kas atrodas otrpus ekrāniem. Es domāju, ka šai nedēļā, kad mēs gaidām valsts svētkus un domājam daudz pozitīvas domas par savu valsti, konkrētais temats attiecīgi par to, kā dzīvot labāk un kā dzīvot bez atkritumiem, ir absolūti atbilstošs. Jo tas ir jautājums par tīru vidi, par tīru Latviju, tātad par mums pašiem. Un šodien mans uzdevums būtu runāt vairāk par iepakojumu nākotnes izaicinājumiem un risinājumiem, jo, protams, mēs varētu runāt arī par elektroniku un visu pārējo, bet šodien vairāk akcents uz iepakojumu no manas puses. Un tātad sākumā es nedaudz iezīmēšu šo te Eiropas Savienības kopējo politiku un normatīvo regulējumu, tālāk jau to, kas mums ir Latvijā, likumos, noteikumos, un tad varbūt dažas tādas aktualitātes, kas varbūt noder jums ikdienā. Nu, ja mēs sākam ar Eiropas Savienības līmeni, tad faktiski es pat gribētu vēl plašāk sākt ar Apvienoto Nāciju organizāciju, kura ir nospraudus līdz 2050. gadam ilgspējīgās attīstības mērķus, un tie ir veseli 17. Veseli 17 mērķi, lai mēs dzīvotu labāk, lai mēs efektīvāk izmantotu savus resursus, un lai mēs atstātu arī pēc sevis nākamajām paudzēm kaut ko. Un šajā gadījumā šie 17 mērķi, kas ir nosprausti 2050. gadam, no kuriem daļa ir ļoti, ļoti izaicinoši, jo viens ir mērķi nosaukums, bet otrs ir apakšā visa rinda ar pasākumiem, kas ir paredzēti un ko vajadzētu īstenot, tad tas, protams, būtu ļoti gar un plašs runājums. Šodienas kontekstā varbūt es gribētu teikt, ka jāuzsver būt 2 no šiem 17 īpaši, tātad 9. mērķis, kas saistās ar noturīgu infrastruktūru, ar inovācijām, ar jaunām tehnoloģijām, ar ekodizainu un tam līdzīgi. Un 12. mērķis, kas runā par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Tas nozīmē to, ka ne tikai tiem, kas ražo preces, ir jāmaina savu domāšanu, bet arī patērētājiem ir ļoti būtiski jāmaina domāšana, jo, kā mēs zinām, viss tirgū strādā pieprasījums un piedāvājums. Nu, ja mēs pārējām tālāk jau uz Eiropas Savienības līmeni, tad, protams, mēs varētu runāt gan par zaļo vienošanos un tā tālāk, bet es gribētu uzsvērt vienu citu dokumentu, tad Eiropas Savienības gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns, tātad nulles piesārņojuma plāns, ļoti liels izaicinājums. Jo, ja mēs domājam, ka varētu nonākt līdz nullei, līdz tam mums būtu jāiet ļoti, ļoti, ļoti ilgi. Bet, ja vismaz mēs nospraužam savu mērķi, ka mēs gribam dzīvot tīrākā un labākā vidē, tad, protams, ir par ko padomāt. Un ko tad saka šie galvenie mērķi šeit konkrētajā rīcības plānā? Pirmkārtām, viens bloks attiecās uz gaisa kvalitāti. Tātad uzlabot gaisa kvalitāti tādā veidā, lai mēs samazinātu par 55% priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu, ko izraisa gaisa piesārņojums. Protams, šai brīdī varētu likties, vai tad Latvijā tā ir problēma. Nu, arī Latvijā tā ir problēma, un pēc Pasaules veselības organizācijas datiem mēs pat ierindojamies diezgan lielos līderos, bet tas gan vairāk ir saistīts ar mūsu datiem, ar to, kā mēs uzskaitam vispār nāves gadījumus, vai speciāli vēl skatāmies, kas ir saistīti ar gaisa kvalitāti, bet mēs zinām, ka mēs šobrīd arī atrodamies pilsētā, kurā gaisa kvalitātes jautājumi ir īpaši svarīgi un ļoti liela uzmanība jāpievērš. Tāpat gaisa kvalitātes jautājumi ir svarīgi arī Liepājā un Rēzeknē, un vēl 17 pašvaldībās, kurās ir jāpiedomā, kā organizēt visus procesus, satiksmi, loģistiku, pārvadājumus un tā tālāk. Un, protams, apkurs un enerģētikas jautājums tā skaitā. Otrs virziens, par kuru varētu runāt, tas ir par ūdens kvalitāti. Jo ūdens mums ir daudz, mums netrūkst. Mēs pietiekami labas kvalitātes, mēs varam viņu izmantot. Nav lieli ierobežojumi kaut ko, teiksim, no tā, ka tur nevar dzert vai vēl kaut ko, vai nevar būtiski peldēties un tā joprojām. Tā tad it kā liktos, ka viss ir labi, bet nebūtu tā nav. Un ja mēs paskatāmies uz ūdeni kopumā, uz planētas un arī to, kas mums ir tepat blakus Baltijas jūru, tad ir ļoti svarīgi samazināt piesārņojumu, kas nonāk ūdenī.
Un tātad viens no mērķiem ir uz pusi samazināt tieši plasmasas atkritumu daudzumu jūrā. Jo, ja mēs paskatītos uz pasauli no augšas, tad mēs redzētu, ka pasaules okeānos peld 5 ļoti lielas tādas atkritumu salas, vēl vairākas mazākas, lielākā ir apmēram Francijas izmērā, kas nozīmē, kad paskatītos, kas tad ir tanī salā, tajā atkritumu salā, kas tur peld un pārvietojas, tad pamatā tie ir plasmasas izstrādājumi. Tieši tie izstrādājumi, kur ļoti ilgstošu laiku vidē nesadalās. Un ja kādam liekas, ka viņi sadalās sīkākās daļiņās, tad tas ir mīts, viņas sadrūp, un tad veidojas šī mikroplasmas, kas arī šeit ir pieminēta, arī kuras daudzums ir jāsamazina ikdienā, lai pēc iespējas mazāk nonākt ūdens vidē, jo tas nozīmē, ka mēs, šī plasmas sadalās, mikroplasmas kaut kur nogrims, tad ir bentons, tad ir zīvis un viss pārējais, un kā mēs saprotam, rezultātā mēs paši savā uzturā arī lietojam plasmas, tikai mikroplasmas veidā. Un to, ka tas ir neapšaubām, to pierāda arī visas analīzes, kas ir veiktas. Un šobrīd mēs zinām, ka visos 5 kontinentos, gan cilvēku plaušās, gan asinīs, gan urīnā un tā tālāk, ir pietiekami daudz arī plasmas. Labi vai slikti? Diez vai labi. Jo gal galā cilvēks ir radīts ne jau, lai, kā teiktu, savā organismā uzkrāt plasmas. Nākamais jautājuma loks skar augsnes kvalitāti, tad ir jāsamazina barības vielu zudumu, kas notiek augsnē, un arī ķīmisko vielu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Un pēdējais, bet nemazāk svarīgs, tātad tas ir troksnis, kas arī ir vidas piesārņojums. To varētu pieskaitīt pie gaisa piesārņojuma, un tātad ir jāpanāk tas, lai 30% mazāk cilvēku patstāvīgi traucē transporta troksnis, bet tas jau ir tikai viens no trokšņa veidiem. Mēs tikko runājam arī par šo plasmasu, un es minēju atsevišķus faktus, bet, protams, ka mēs varētu skatīties tālāk. Tikai varbūt atsevišķi, cik daudz tad aiziet bojā dažādas sugas, ievērojot plasmasas piesārņojumu vidē, gan jūrās, gan okeānos, gan arī uz sauszemes. Un ja mēs tā paskatītos, cik daudz kādas resursus mēs ikdienā patērējam, kā šis patēriņš pieaug, tad parasti ir tā, tur 7, 8, 5 reizes. Savukārt plasmasas patēriņš kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem ir pieaudzis 20 reizes. Tas jau vien parāda, cik ļoti mēs mīlam šo izstrādājumu, cik daudz mēs lietojam un cik maz mēs domājam par sekām. Un tāpēc arī ir izstrādāti šie plāni. Un kopsumā pasaulē šobrīd ir pieteikts karš vienreiz lietojamai plasmasai. Arī šī mēneša beigās tiksies pasaules valsts kopējā tādā konferencē, kurā mēģinās jau 3. gadu tātad nonākt pie kopsaucēja, kā samazināt plasmasas piesārņojumu, plasmasas patēriņu, kas ir vienreiz lietojamās plasmasas, un kā nonākt pie tādiem kopējiem mērķiem mazāk resursus tērēt, vairāk viņus efektīvi tērēt. Un tas nozīmē, ka te ir ļoti daudz jāstrādā, jāsaka 3 gadi. Kopsaucēju atrast ir ļoti grūti, jo katra valsts ir pilnīgi citā situācijā un izējas punkti ir ļoti atšķirīgi. Un, protams, visi tie mērķi ir nosprausti un noteikti arī atkrituma apsaimniekošanas jomā, respektīvi gan uz pusi samazināt atkrituma daudzumu, ko mēs ikdienā radam, gan samazināt apglabāto atkritumu daudzumu. Tagad es, protams, atkārtošu lietas, ko es jau vairākus gadus esmu teikusi un turpināšu teikt vēl kādu laiku. Tātad 2035. gads 10% no atkritumiem mēs drīkstēsim tikai apglabāt. Tad 1/10 daļu. 22. gads mēs apglabājam gandrīz pusi. Tas ir Latvijā. Tas nozīmē, ka izaicinājums ir pietiekami liels, 10 gadi, bet šis daudzums ir gana būtiski jāsamazina, ko mēs apglabājam. Otrs, protams, ir palielināt atkritumu pārstrādes apjoms. Tātad 2035. gadā tie ir vismaz 65%. 22. gadā Latvijā no Latvijas radītajiem atkritumiem pārstrādāts ir 51%. Arī šis izaicinājums it kā procentu ziņā ir mazāks, bet kopsumā viņš
ir daudz sarežģītāk sasniegt, jo pārstrādē ir vajadzīgas gan apjoma, gan tehnoloģijas, gan, teiksim, lai tas produkts pēc tam ir izmantojams, pēc viņa ir pieprasījums, un lai nav tā, ka viņš rada vēl lielāku ietekmi uz apkārtējo vidi nekā līdz tam. Un iepakojums. Iepakojums tā tad jāpalielina radītā izlietotā iepakojuma pārstrāde 2030. gadā, jau daudz tuvākā termiņā, līdz 70%. Tātad nākamā gadā jāpārstrādā jau ir 65% no iepakojuma atkritumiem, jau izlietotā iepakojuma. Attiecībā uz iepakojumu mēs tā diezgan tuvu visu laiku to robežu izpildam, kas ir noteikta, bet tur daži procentu punkti ir tādi ļoti, ļoti labili. Tāpēc, teikt, ka mums viss ir labi, no vienas puses varam teikt jā, bet no otras puses katrs nākamais procents nāk ar vien sarežģītāk, dārgāk, daudz vairāk ir pie tā jāpiestrādā, tā kā, protams, te arī gan daudz ko darīt un izaicinājumi vienalga pastāv. Ja mēs ņemam vērā, kad 2020. gada martā tika apstiprināts arī jaunais aprits ekonomikas plāns Eiropas Savienībā, kur tika noteikts pirmkārt jau, ka mazāk atkritumu, vairāk vērtības, tātad vairāk pievēršam uzmanību tam, ko mēs lietojam, kā mēs ražojam. Un tātad šeit arī ir tas uzsvars likts uz ilgtspējīgiem produktiem, tā skaitā uz ilgtspējīgu iepakojumu, uz patērētāju tātad domāšanas maiņu, un, protams, arī vairākām citām jomām. Un kādi tad ir tie pasākumi, kas ir galvenās produktu ķēdēs, kas skar? Tas ir, protams, elektroniskās iekārtas, bet tātad līdz 2030. gadam ir jāpanāk, ka viss Eiropas Savienībā tirgu nonākošais iepakojums ir ekonomiski izdevīgi vai atkārtot izmantojums vai pārstrādājums. 2030. gads pavisam tuvu. Un, ja mēs šobrīd skatāmies, tad gana daudz vēl mums ir iepakojumi, kuri nav pārstrādājumi. Un atkārtot lietot mēs vispār diezgan maz lietojam. Protams, tad varam runāt tālāk arī par citām atkritumu plūsmām, kā pārtikas zudumu, bionoārdāmā plastmas, bet šodienas akcents mums tomēr ir tātad iepakojums, tad arī attiecīgi runājam šai virzienā. Un kādas tad ir aprits ekonomikas paradigmas stiprināšanai tie galvenie pasākumi un akcenti? Tātad tas ir zaļais publiskais iepirkums, motivējuša nodokļu sistēma, tātad, kas vai veicina pārdomāt, kādu iepakojumu lietoju, vai mainīt par šo iepakojumu, domāt, kā vairāk viņš tiek pārstrādāts, kā samazināt šo materiālu ietilpību un tā tālāk. Tā ir industriālā simbioze, kas būtu jāveicina, respektīvi ļoti bieži mēs kaut ko ražojam, mums paliek kaut kas pāri, rodās blakus produkti. Pašiem mums nevajag, bet citam uzņēmumam tas var noderēt kā izejmateriāls, tātad stiprināt šo pieeju, ka ir pieejama šī informācija un tas, kas var izmantot to, kas vienam ir kļūst nevajadzīgs, lai tas arī nonāk pie atbilstošā adresāta. Tie ir jautājumi par ekodizainu, par ekomarķējumu un arī vides pārvaldības sistēmām, kas ir gan aktuāli. Un vienlaiks jāskatās ir uz zaļmaldināšanu, lai mēs neļautu sev apmānīt ar dažādiem uzrakstiem, kas ir eko, videi draudzīgs un tā tālāk, bet lai tiešām, ja šie uzraksti ir, tad viņi ir absolūti pamatoti un pārdomāti, un kāds mums vienkārši neiedod kaut ko ar skaistu nosaukumu. Un atkārtotā lietošana, par kuru jau es minēju, tad ar vien lielāks akcents tiek likts uz atkārtoto lietošanu, uz labošanu, uz remontu. Tātad visur tur, kur mēs varam izmantot kaut ko daudz ilgāk nekā līdz šim, kur varam aizstāt kādas detaļas vai varbūt labot kaut ko un izmantot vēl un vēl šo te preci vai, ja tā skaitā arī iepakojumu, tad arvien vairāk par to arī domā. Tas nozīmē, ka arī mazāk mēs patērējam resursus un gala rezultātā izdevumi par atkritumiem arī mums ir mazāk. Un, lai pie tā viss nonāk, tad ir ļoti svarīga sabiedrības izpratne un paradumu maiņa. Tātad, kā mēs domājam, ne tikai tas, ka ražotāji no vienas puses mēs uzliekam veselu rindu nosacījumus un ierobežojumus un prasības, kas jāizpild, bet no otras puses arī mainām sabiedrības domāšanu, lai sabiedrība
ejot iepirkties, izvēloties lietas, izvēloties pakalpojumus, būt gudri domājuši, būt viedi savās izvēlēs un tiešām domāt tālredzīgi. Un šai sakarā uzreiz būtu jāmin ļoti būtiska viena Eiropas komisijas iniciatīva tieši iepakojuma apsaimniekošanas jomā. Tieši pirms gada jau mēs minējām, ka ir izstrādāta attiecīga regula par iepakojumu un izlietoto iepakojumu. Eiropas Savienības līmenī arī nenotiek tik ļoti raiti un ātriem soļiem, kad mēs saprotam, ka viss ir ātri izdarāms un ātri pieņemams. Tad šie procesi tomēr ilgst, ja mums kādreiz saka, ja likumi pieņem gada laikā, tas ir lēni. Nebūtu nē. Kā mēs redzam, gads ir pagājis. Šobrīd gan mēs varam teikt, kad novembris, decembris, kad šo te dokumentu jau apstiprinās. Šobrīd jau viņi ir izskatījuši gan Eiropas parlaments, gan lingvisti, gan juristi. Tiesa gan, es iemetīšu vienu tādu darbu skarotīti. Par šo regulu mēs runāsim kā atsevišķi, un tad, kad viņi tiks pieņemti, noteikti no ministrijas puses būs arī informatīvie pasākumi par šo tēmu, lai skaidrotu, kas tur ir un kā tur ir. Jo, kā mēs zinām, ja direktīvas tās ir jāiestrādā mūsu likumos, tad regulas vienkārši ir jāpilda. Un šī gadījumā tad jāņem vērā, ka būs mums jāmācās daudz jaunu vārdu. Diemžēl mūsu tulkotāji ir strādājuši ļoti dīvaini, nevis attīstot latviešu valodu, bet drīzāk radot kaut kādus jaunvārdus, kas pat nav latviski, bet drīzāk, es teiktu, tādu svešvārdu. Un tad mums būs parādīsies reciklēšana, kas ir tā pati pārstrāde. Mums parādīsies vēl vesela rinda tādu vārdu, ko mēs ikdienā līdz šim neesam lietojuši, bet kur būs jāiemācās un jāsaprot. Mainīsies vēl vesela rinda, arī lietas, kas ir attiecībā uz definīcijām un tā tālāk. Pavisam viens tāds sīkums, bet tas tā, lai aizķertos un lai saprastu, ka tai regulā jāpievērš uzmanība. Ja šobrīd mums ir rakstīts normatīvos aktos, ka tējas šie te maisiņi, kurā mēs ieliekam krūzītē un tālāk viņu izmantojam, nav iepakojums, tad šī jaunā regula saka, tas ir iepakojums. Tad vairāk lietojiet tēju ne maisiņos, bet beriet, uzliet un tā tālāk. Bet tas tikai viens tāda neliela atkāpe. Kāds tad ir šīs regulas mērķis? Tātad samazināt pirmkārt pārmērīgu un nevajadzīgu iepakojumu daudzumu, ko mēs ikdienā lietojam. Gan nosakot aizliegumus pārpakošanai, kur tas nav vajadzīgs, gan nosakot prasības par uzpildāmu un atkārtot uzpildāmu iepakojumu, par materiālu ietilpības samazināšanu. Tātad ir arī paredzētas dažādas ierobežojumi tieši attiecībā uz iepakojumu dzīves cikla sākumu, tātad dizains, izstrāde, ražošanas tehnoloģijas, metodas, arī materiāla veidi un tas, ko satur šis iepakojums. Un galvenais akcents šajā regulā ir likts tieši uz plastmasas saturošo iepakojumu. Tātad pēc iespējas samazināt plastmasas atkritumus, it sevišķi, ja tā ir nepārstrādājamā plastmasa, un, protams, ja mēs šobrīd paskatītos to klāstu, kas mums tiek piedāvāts, tad plastmasas veidi ir vairāk kā 200. Tas ir ļoti, ļoti daudz, un tas parāda tikai to, ka, lai savākt viņas visas, sadalītu katru savādāk, jo katram ir cita piedeva, vai viņš būtu krāsaināks, lai viņš būtu stiprāks, vēl kaut kas, un gala rezultātā viņas kopā vienā katlā ielikt un pārstrādāt nevar. Un saprotams, ka atsevišķi no šīm te plasmasām līdz ar to ir praktiski šobrīd nepārstrādājums, tātad tikai un vienīgi apglabājums. Tas jau ir viens no tiem lielākajiem arī izaicinājumiem. Un tātad, kas vēl ir būtisks šajā te regulā? Tātad gan izlietotāja iepakojuma samazināšana, tātad cik daudz tad mums izlietotais iepakojums uz iedzīvotāju, tas būs jāsāk rēķināt, un tad pakāpeniski jāsamazina šis apjoms. Pārstrādātās plasmasas saturs iepakojumā, tātad tiek noteikti mērķi rādītāji un vairākiem iepakojuma veidiem būs noteikts, tā skaitā tieši akcentēt uz plasmasas iepakojumu, cik tad tur jau ir jābūt pārstrādātajam materiālam iekšā. Pie tam tas sākās jau no nākamā gada, un tas izriet ne tikai no šī dokumenta, bet arī no dažiem citiem. Tā ir atkārtotā lietošana, ar vien lielāks akcents tiek likts, lai iepakojumu mēs lietotu vairāk kārt un tātad ietaupītu savus resursus. Tās ir depozīta sistēmas, kas jāveido Eiropas Savienības dalību valstīm 2029. gads, tātad obligāti. Tiesa ir noteikts, ka ja valsts var savākt visus iepakojumu 90% apmērā ar citām metodēm,
tad viņai tas ir jāpierāda un var neskatīties vairāk uz depozītu sistēmu. Diemžēl tas reāli nav izdarāms, līdz ar to, protams, depozītu sistēma, mums viņa jau darbojās un parāda, ka rezultāti ir labi. Jautājums ir par viņas paplašināšanu un attīstīšanu nākotnē. Materiāla pārstrādājumība. Tas faktiski atkal saistās jau ar pašu dizaina procesu, ar iepakojumu izstrādāšanas procesu. Līdz ar to domājot par to, kādas izēvielas mēs izmantojam, kādas materiāls, kā varēs šo te iepakojumu pēc tam pārstrādāt. Tāpat ir noteikts prasības iepakojumu vienību samazinājumam, tātad tukšam iepakojumam, cik daudz un kā tad viņam būtu jāizskatās un kā viņš būtu risināms un veidojams. Un tiek noteikti arī aizlieguma plastmasas iepakojumam. Tātad 2030. gads gan, teiksim, plēves iepakojums, ko mēs izmantojam augļiem, dārziņiem kā tādu grupas iepakojumu, tas būs jāsamazina šis patēriņš un saucamajā horeka sektorā, kas nozīmē, ka tas ir viesmīlības sniegšanas sektors, viesnīcas, viesunami, restorāni, kafejnīcas un tā tālāk. Arī būs daudz vairāk ierobežojumu attiecībā tieši uz vienreiz lietojamo trauku lietošanu uz vietas. Būs jāpievērš daudz lielāku uzmanību, kādas trauks piedāvāt, kādu iepakojumu, arī tad, ja ņem līdzi uz mājām šo ēdienu un tam līdzīgi. Un iepakojuma marķēšana. Tātad mēs zinām šobrīd, ka ir noteikti, kāda ir iepakojuma marķēšana ar simboliem, ar cipariem izmantojam, bet tā ir uz doto brīdi brīvprātīga Eiropas Savienībā. Jā, viņi ir vienādi un vienot noteikts ar nosacījumu, ja jūs marķējat, tad tikai šādi, bet tā tad ir paredzēts pēc regulas spēkā stāšanās 2 gadu laikā šis te marķējums jau būs obligāts. Tad vairs nebūs izvēles iespējas. Nu, un tas ir tas, kas mums stāv priekšā. Tiešām, lai runātu detaļās, jo dažādas normas stāsies dažādos laika periodos. Viens ir 18 mēneši, 24, pat 42 mēneši atsevišķām prasībām, kā būs jābūt marķētiem atkritumu konteineriem un tā tālāk, lai savāktu iepakojumu. Bet šobrīd atgriezīsimies pie tā, kas ir aktuāls un svarīgs tieši mums šeit uz vietas Latvijā. Un tātad, attiecībā, ja mēs runājam par iepakojumu, tad varētu runāt par veselu rindu normatīviem aktiem, bet svarīgākie ir tātad iepakojuma likums, dabas resursu nodokļa likums un izrietošie ministra kabineta noteikumi gan 983, kas tātad runā par iepakojumu, kā ir reģenerācijas mērķi, kāda ir pārstrādes mērķi, kāda ir ziņošanas kārtība un tā tālāk. Un ministra kabineta noteikumi 480, tātad noteikumi par atbrīvojumu piemērošanu un dabas resursu nodokļu samaksas par iepakojumu. Un, lai to visu labāk saprast, kas tad mums nāk jaunas klāt, tikai atgādināšu dažas jau sen labi zināmas lietas, ka pirmkārt iepakojumu iedala tātad atkarībā no tā, kāda ir šī saskare ar pašu produktu, tātad primārais, tiešā saskara ar produktu, ar preci, sekundārais iepakojums, kas ir domāts vairāk vienības saturēšanai un pārvietošanai, to vairāk izmanto tirdzniecības vietās. Nu, dažkārt, protams, iedzīvotāji var arī ar šo sekundāro aiznest mājās preces, ja pērk lielākā apjomā vai specifiskās grupās. Un terciārais ir transporta iepakojums, kas ir domāts principiāli, lai droši pārvadātu attiecīgās preces, lai droši nogādātu līdz adresātam, vai tas ir veikals, uzņēmums vai vienalga kas cits. Tiesa, te ir viena maz piebilde, ka reizēm iepakojums var pildīt vienlaicīgi gan primārā, gan terciārā iepakojuma funkcijas. Tas ir tad, ja viņam būs prece, kurai ir iepakojums, kā piemēram maisi vai paletes, kur mēs izmantojam gan, lai viņš būtu iepakots šis produkts, tātad viņš ir tiešā saskarē ar preci, un arī vienlaicīgi, lai viņi varētu atbilstoši transportēt. Savukārt, no lietojuma daudzuma skaita mēs varam iedalīt visu iepakojumu vienreiz lietojamais un daudzkārt lietojamais. Tātad atkārtot lietojamais iepakojums, kurā mēs iepildam vienu to pašu preci vai vismaz līdzīgu preci vairākas reizes, piemēram, dzērienu iepakojums, kas varētu būt no stikla, starp citu arī no plastmasas, bet Latvijā tādu praktiski nelieto neviens, tātad atkārtot lietojamo petu, un attiecīgi tālāk jau skatīties, kas ko un kā.
Tas viss ir sasaistīts, lai teiksim, tā iepakojuma atbilstoša apsaimniekošana notikt, tad tiktu realizēt ražotāja atbildības princips. Mūsu valstī šo te principu ievieš ar dabas resursu nodokli. Faktiski ievieš ne tikai šo, bet arī vēl vienu piesārņotājs maksā principu. Un attiecīgi tas nozīmē, kad ja tiek noslēgts līgums ar ražotāja atbildības sistēmām vai izveidot šādu ražotāja atbildības sistēmu, un pēc tam tālāk ir līgums ar valsts vidas dienestu, tad attiecīgi iepakotājs, kur mēs saprotam, kas ir gan ražotājs, gan tirgotājs, kas ievada preces no citām valstīm un tā tālāk, nodokli nemaksā. Un faktiski nodoklis arī ir noteikts ar mērķi, ka vairāk īstenot šo te izlietotāju iepakojumu apsaimniekošanu, nevis, lai maksātu nodokli. Un šajā gadījumā tas ir kā motivējošais instruments, lai mēs vairāk domātu par to, kāds ir mums iepakojums, ko ar viņu iesākt, kā viņu pārstrādāt un ko tālāk darīt. Un tālāk jau ražotājs vai iepakotājs nodod ražotāja atbildības sistēmai visu savu atbildību, gan par uzskaiti, savākšanu, tātad izlietotāja iepakojumu, jau tālāk arī noteikto mērķi izpildu, tātad procentuāli, cik daudz būtu jāsavāc no tirgū laistā, cik daudz būtu jāpārstrādā, tātad organizēt arī šos procesus, lai pārstrāde tiktu nodrošināt, arī reģenerācija tā skaitā, pārstrāde šajā gadījumā būtu no materiālā, reģenerācija no materiāla enerģijā. Un vēl viena jauna lieta, kas ir nākus klāt no šī gada jūlija, tad ražotāja atbildības sistēmas ir kļuvuši faktiski jau par dabas resursu nodokļu maksātājiem par nepārstrādāto plastmasas iepakojumu. Ko tas realitātē nozīmē un kāpēc tas vispār ir? Tātad Latvijā tiek piemērots tāpat kā visās citās Eiropas Savienības dalību valstīs no 2021. gada jauns tāds pašu resursu saucamais, kas ir Eiropas Savienības budžetā iemaksājums, un tas saucās par plastmasas saturošā iepakojuma daļu, kas nav pārstrādāts pārskata periodā, tātad iepriekšējā gadā. Ja mēs pagājušā gadā neesam kaut ko pārstrādājuši, mēs neesam visu iepakojumu pārstrādājuši, kas satur plastmas, ne tikai kas no tīras plastmas, bet kas satur plastmas, tad attiecīgi šogad mēs samaksājam par katru šo nepārstrādāto kilogramu 80 eiro centus. Attiecīgi aprēķinot šo summu, Latvijai tas sastāv vidēji 21 līdz 22 miljonus eiro gadā uz doto brīdi. Ievērojot, ka mums tiek piemērot arī atsevišķi elementi, tad gan saistībā ar IKP un vēl vesela rinda rādītājiem, mums tiek piemērot atlaidi 6 miljonu eiro apmērā, tad attiecīgi mēs maksājam 14-15 miljonus eiro katru gadu Eiropas Savienības kopējā budžetā, kā tādu nodokli, ne kā soda naudu, vēlreiz uzsver, kā vairāk kā nodokli, kā maksājumu, par to, ka mēs lietojam pietiekami daudz plastmasas iepakojumu, un Latvijai plastmasas iepakojuma īpatsvars ir salīdzinoši paliels, ja mēs skatāmies Eiropas līmenī. Un, attiecīgi, ja mēs viņu daudz lietojam un nepārāk daudz pārstrādājam, tad mums attiecīgi šis maksājums ir lielāks. Tātad faktiski šis maksājums veidots ir ar mērķi, lai valsts vairāk padomātu par to, kādu iepakojumu viņas lieto un kas ar šo iepakojumu notiek tālāk. Tātad kā pēc iespējas izvēlēties varbūt pat mazāk plastmasas iepakojumu, tad vairāk tādu vienslāņu plastmasas iepakojumu un tādu, kuru var gan atkārtot lietot, gan tālāk arī pārstrādāt. Un vēlreiz uzsver, šeit ir runa par pārstrādi, nevis par reģenerāciju. Tad Eiropas līmenī, aprēķinot šo te maksājumu, reģenerācija netiek ņemta vērā. Un līdz ar to, ja visu laiku arī šogad valsts tātad maksās šo te maksājumu kopējā valsts budžetā, un tātad tas attiecās uz mums visiem kā uz nodokļu maksātājiem vienādi, tad kopsumā tomēr saprotot, ka mēs varam arī kaut ko mainīt, un ja mērķis tiešām domāt par savām izvēlēm, tad attiecīgi šeit būtu jārunā par to, ka ražotājiem ir jābūt šai atbildībai un jāsaprot, ka atkarībā no viņa izvēlēm
būs atkarīgs arī šis maksājums. Un tātad, ja viņš tādā veidā var samazināt savus izdevumus, tātad arī valsts kopēšanī gadījumā, tad arī tāpēc dabas resursu nodoklis turpmāk vairs kā atbrīvojums netiks piemērots nepārstrādātajam plastmasas iepakojumam. Tātad atbrīvojums būs tikai par to daļu, kas ir pārstrādāts. Savukārt par visu pārējo būs jāmaksā dabas resursu nodoklis. Lai vienkāršot visu šo te administratīvo sadaļu, nodokļu maksātājs nebūs katrs ražotājs iepakotājs, bet šajā gadījumā ražotāja atbildības sistēmas. Līdz ar to viņas, protams, arī būs ļoti interesēti sekot līdzi, kas, cik daudz tiek pārstrādāts, kāds ir iepakojums, arī varbūt konsultēt savus līguma partners par to, kādu iepakojumu vairāk var pārstrādāt, kādu nevar, ko labāk izvēlēties. Tā tad vairāk interesēts palielināt šo te pārstrādu un savākšanu. Savukārt arī pats ražotājs būs vairāk interesēts domāt, kāds ir viņa iepakojums, cik daudz šie iepakojumi atkritumi rodās, kas ar viņiem tālāk notiek, vai viņi ir pārstrādājumi, nav pārstrādājumi, jo gala rezultātā par visu to būs jāmaksā. Tātad, ja mēs sākam rēķināt, ka šī atbildības sistēma sāk darboties no šī gada 1. jūlijā, kā to nosaka dabas resursu nodokļa likums, tad attiecīgi maksājums būs jāveic līdz nākamā gada oktobrim. Tātad 20. oktobris šajā gadījumā, tā kā ir nodokļu maksāšanas periodi ir pa ceturkšņiem, tad mēs iedodam šo iespēju aprēķināt nākamā gadā, cik tad reāli ir bijis pārstrādāts, jo varbūt kaut kas bija pārstrādāts vēl decembra pašās beigās, tātad savilkt visus šos datus kopā, saprast, cik bija pārstrādāts, cik nebija, cik tad liela daļa ir tā, par kur ir jāprēķina dabas resursu nodoklis un atbilstoši jāsamaksā. Tā kā noteikti gribu uzsvērt, ka ražotāja atbildības sistēmām mēs jau esam to vairāk kārt aicinājuši un papildus aicinām tiešām skaidrot, kāpēc varbūt mainās jūsu pakalpojumu maksas, kāpēc jūs kaut ko palielināt, lai visiem būtu skaidrs, par ko tad mēs runājam un kāpēc vispār šis solis tiek veikts. Un tātad dabas resursu nodokļa likums nosaka sekojošo, ka par katru plastmasas iepakojumu, kurš ir pārstrādājums, bet netika pārstrādāts attiecīgajā gadā, jāmaksā 80 eiro centi par kilogramu. Savukārt, ja ir iepakojums, kurš nav pārstrādājums un kurš nav arī reģenerēts, tad ir jāmaksā 1,25 eiro par katru kilogramu. Savukārt, ja viņš nav pārstrādājums, bet tai pašā laikā viņš ir reģenerēts, tad arī ir jāmaksā šie 80 centi, jo, kā es jau uzsvēru, tad Eiropas Savienības līmenī tiek rēķināts tikai pārstrādātais iepakojums. Reģenerētais par to ir jāmaksā. Savukārt, ja mēs šeit uz vietas valstī domājam par to, ka mums vajadzētu arī samazināt to daudzumu, ko mēs apglabājam atkritumu poligonos, tad mēs, protams, saskatām, ka arī šī reģenerācija būtu atbalstam, bet ne tādā mērā kā pārstrāde. Tāpēc arī šeit ir pa vidu vēl šīs likmes, kad iespējams arī kaut ko reģenerēt, un attiecīgi tad mēs maksājam citu naudas apjomu. Tātad viss ir vērsts uz to, lai mēs vairāk domātu, kāds ir mūsu iepakojums. Viņu var pārstrādāt, nevar, cik lielā daudzumā mēs viņu radām. Un tālāk jau izejot no tā, kādas ir šim sekas, mēs maksājam atbilstoši papildus maksājumu. Papildus atgādināšu tikai to, ka no 1. janvāra ir arī mainīts nodokļu likums vairākiem plastmasas veidiem un diezgan būtiski. Tātad tiem, kas satur polistirolu, putu plastu un putu polistirolu. Un atbilstoši, kur tad ir sīkāk viss šīs normas aprakstīts, tātad tas ir izdarīts 480 noteikumos, kuriem grozījumi ir pieņemti 15. oktobrī, tātad jau stājušies spēkā. Un tātad attiecībā par šo pārstrādājums, nepārstrādājums. Tātad tas ir noteikti vissvarīgākais jautājums, kas šobrīd visu galvās ir. Kā tad atšķirt un kā noteikt, vai šis materiāls ir pārstrādājums vai nav? Tātad pirmkārt jau pienākums ražotājiem, tātad arī iepakotājiem sadalīt visu plastmasas iepakojumu, pārstrādājums vai nepārstrādājums, tātad jāsadala iepakojumu veidus.
jāuzskaita, tātad, lai saprastu, kas ir pārstrādājumā daļa un kas nē. Un, lai uzskatītu iepakojumu par pārstrādājumu, tam ir jāatbilst vismaz jāatbilst vienam no kritērijiem. Tātad vai nu iepakojuma materiāla veids atbilst jaunajam 8. pielikumam, kas ir šais noteikumos. Tātad mēs runājam par monopolimēru materiāliem, tātad viens slānis, viens veids, kas ir līdz ar to skaidrs zināms, ka viņš ir pārstrādājums. Otrs tātad ceļš ir pārstrādājumi pamatot ar kādu no dokumentiem. Pirmkārt, tas var būt iepakojuma ražotāju vai iepakotāju apliecinājuma dokuments, kas norāda, ka jā, šo te materiālu var pārstrādāt, un to var izdarīt, un jānorāda attiecīgi vismaz viena rūpnīca Eiropas Savienības teritorijā. Tātad, un otrs variants tātad ir pārstrādes rūpnīcas apliecinājuma dokuments, jeb laboratorija uztaisīt testi, ar kuriem tad var tālāk griezties pie pārstrādes rūpnīcas, lai saprastu, vai pārstrādes rūpnīca šo materiālu ņems pārstrādē vai neņems. Un visus šos te apliecinošos dokumentus, protams, pārbauda valsts vides dienests. Un attiecīgi ražotāja atbildības sistēmas, tātad nākamā gada oktobrī līdz 20. datumam aprēķinās un tālāk jau samaksās līdz 23. oktobrim to daļu, kas nebūs pārstrādāts, kas būs reģenerēts, tātad arī būs jāmaksā, bet tikai cita likme. Un atbilstoši tātad arī iesniegs visus šos te pamatojošos dokumentus. Viss, kāda ir jābūt un kā tas viss tiek sagatavots, tas arī ir noteikts šais te 480. noteikumos, attiecīgi ir precizēts 7. pielikums. Atgādināšu vēl vienu lietu, kas arī nav jauna, bet kas ir zinām tātad par plasmasas maisiņiem. Nākamā gada 1. janvārs iepakojums tirdzniecības vietā aizstāja vieglās plasmasas maisiņus ar citu materiālu maisiņiem iepirkumu. Tātad piedāvājot papīru, kartonu, dabiskās šķiedras un tam līdzīgi, bet tātad pārsvarā šie te vieglie plasmasas maisiņi vairs nevar būt no 1. janvāra. Vienīgā atkāpe attiecās uz īpaši plānajiem, ļoti viegliem plasmasas iepirkuma maisiņiem, kas tad ir vajadzīgi vai nu higienas nolūkos precei vai vaļējas pārtiks primārai iepakošanai. Tātad atgādināšu to, ka šis 1. janvārs tuvojas diezgan lieliem soļiem. Mēs to esam vairāk kārt jau arī atgādinājuši, bet tomēr varbūt lieka reizi atcerēties nebūt par skādi. Un vēl tikai jāsaka vēl viena lieta, kas no 1. janvāra stājas spēkā, tātad dzērienu iepakojumam, kuram galvenā sastāvdaļa ir PETS, jeb polietilēna tereftalāts. Tātad jau no nākamā gada janvāra ir jābūt tādam, kurš satur vismaz 25% pārstrādāts plastmasas. Tas ir pārējais periods līdz 30. gadam, kad jau ir jābūt šim te saturam vismaz 30%, 25% vietā. Tā kā attiecīgi par šo te iepakojumu, ko jūs izvēlaties preču iepakošanai vai ievedat preces šādā iepakojumā, tātad dzēriens polietilēna tereftalāta pudelēs, lūdzu pievērsiet uzmanību un sāciet domāt jau šodien par šīm lietām, nevis tikai 1. janvārī. Vai pareizāk sakot 2. Un vēl viena lieta, kur gan arī bija jāsaka tā, pagājušajā gadā mēs šo procesu bijām uzsākuši un stāstījām par likumprojektu, kurš ir izstrādāts, tātad grozījumi plasmas saturošo izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā. Šobrīd var teikt, ka tas jau ir izskatīts Saeimā 1. lasījumā. Mēs ļoti ceram, ka tiks pieņemts arī līdz gada beigām. Tātad precizēta tiek norma attiecībā par aizliegumu laist tirgū no putu polistirola izgatavoto pārtikas iepakojumu. Tātad nosakot, ka tur izejot no burtiem, kādus mēs pievienojam, nav atkarīgs tas viss, bet tīri no metodas, kādā veidā, no tehnoloģijas, kādā veidā ir šis iepakojums ražots, vai viņš ir atļauts, vai viņš ir aizliegts. Un to noteikti vajadzētu ņemt vērā jau šobrīd. Jo faktiski, ja mēs skatītos un lasītu visus dokumentus par nosacījumiem, gan par šo direktīvu, gan tālākie direktīvas skaidrojumi, respektīvi Eiropas komisija ir sagatavojuši šādas skaidrojumus, tad tur jau skaidri un gaiši tas ir uzrakstīts jau sen, no pirmā brīža, kad stājās spēkā šī direktīva.
Un pašās beigās gribētu nobeigt ar to, ka nav jau tikai tā, ka tiek noteikts prasības un nosacījumi. Tātad tiek meklēt arī no valsts puses dažādi risinājumi un kā mēs varētu labāk sasniegt visus mērķus. Tāpēc arī ministrija sadarbībā ar 22 partneriem, kas ir mega liels izaicinājums, realizē LIFE integrēto projektu, tātad atkritumu kā resursu, un gribētu tikai vērst uzmanību uz divām nelielām aktualitātēm, kas varbūt var noderēt. Pirmkārtām, tātad Latvijā ar LIFE projekta starpniecību un atbalstu ir izveidot arī polimēru materiālu testēšanas laboratorija, kas arī akreditāciju septembrī ir pabeigusi. Un tātad ir iespējas arī, ja jūs gribat zināt, kā viņi strādā, ko viņi testē un kādā veidā, tad var arī apmeklēt šo laboratoriju, ir izglītošās ekskursijas, un tad arī noskaidrot, kas un kā notiek. Un otra aktivitāte, kas būs nākamā gadā, tātad tiks izstrādāt ceļkarti no plasmasas piesārņojuma brīvu sabiedrību 2030. gadā. Lai mums visiem izdodās, un lai mēs tiešām varam kļūt par no plasmasas atkritumiem brīvas sabiedrības. Paldies!